Tikai 5% smadzenes mēs izmantojam. Pārējā jauda ir paslēpta zemapziņā, jeb tavā sirdī. Kā būtu, ja es izdarītu 5 reizes vairāk vienā dienā nekā līdz šim? Lai kaut kas notiktu šeit, ir vajadzīgi cilvēki, uzņēmēji, nevis politiķi, bet uzņēmēji, kuri spējīgi radīt jaunus biznesus. Visi sociālie tīkli izveidoti kā piltuves, lai savāktu tavu uzmanību. Es gribu, lai mana vērtība manās stundās aug, kad es strādāju. Kā tev patīk šis pasākums? Kopumā es teikšu, ka ir ļoti produktīvi, ļoti daudz tīklošanās. Es biju diezgan pārsteigts. Pirmā runa tikai, cik labi viņš motivēja, izstāstīja tās sīkās detaļas. Man patīk cilvēki, un es nāku viņus satikt. Un arī manam biznesam tas ir ļoti vērtīgi. Cilvēkiem networks ir svarīgs. Pat ja tu esi daudz ko sasniedzis, satikties ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, ar izsalkušiem cilvēkiem, kas kaut ko grib sasniegt. Man patīk tas, kad ir cilvēki pozitīvi, kas ir noskaņot uz rezultātu. Manā gadījumā es gāju šāda veida pasākumiem, man tas deva savus augļus, pozitīvos augļus. Tāpēc es pats piedalos šeit, es uzrunāju. Cīnies par to nevis, lai izpatiktu citiem, bet cīnies par to, kas ir tavā sirdī, kāds tu esi.